Veiks. Aprīļa vidus, 2,5 mēneši palikuši līdz gada nozīmīgākajam bridžu turnīram Eiropā, jeb Eiropas komandu čempionātam, kurš sāksies 24. jūnijā Dānijā. Oficiāli vēl ir piecas dienas, lai reģistrētu komandas un valstis. Tikmēr mēs varam apskatīties jau, kas ir reģistrējies un cik kopā ir valstis pieteikušās. Visdrīzāk šajās piecās atlikušajās dienās varbūt pāris komandas katrā kategorijā pieteiksies vēl, bet galvenais kodols ir jau izteicis savu vēlmi piedalīties. Ja mēs apskatāmies mūsu kaimiņus, tad Igauni startēs ar Open komandu un sieviešu komandu. Mums ir Open komanda un jauktā komanda, un Lietuvai ir tikai Open komanda. Kopā komandu skaits ir apmēram kā parasti, proti Openā 29 ir bijuši gadi, kad ir 30 vairāk komandas. Jā, iespējams, ka dārga tomēr ir tā Dānija, plus vēl Krievija ir aizliegums spēlēt, un Baltkrievi, kas bieži spēlē Openā, viņiem arī ir aizliegums. Lūk, jauktajās komandās šobrīd ir 22. Pats es spēlēju vienu reizi Eiropas čempionātā, kad bija 30 komandas. Un, ja nemaldos, pagājušajā reizē Portugālē arī bija 22. Tā kā tas skaitlis apmēram tāds kā parasti. Tikmēr Latvijas abas komandas ir uzsākušas gatavošanos. Ja gada pirmais kvartāls bija ar mērķi noskaidrot, kur spēlētāji, kuri pāri spēlēs gan Open, gan jauktajā komandā. Tagad atlikušie 3 mēneši, nepilni 3 mēneši līdz sacensībām ir ar mērķi pilnveidoties gan pašiem spēlētājiem, gan pāriem, lai abas komandas kļūtu stiprākas. Treneris lietai piegājis nopietni, katram pārim ir savs grafiks, ir paredzēti treniņi ar treneri un pārbaudas mači. Mēs ar Lēnu esam vienojušies, ka katru trešdienu, citreiz tās ir ceturtdienas, bet primāri katru trešdienu mēs rezervējam laiku vakarā spēlēt BBO maču. Plus papildus mums jau ir bijuši 2 treniņi ar Vojcītsku neklātienē. Treniņi notiek BBO un paralēli Zoomā. Principā tā schēma nav nekas jauns. Ar jauniešiem mēs tā trenējamies. Ar Mareku mēs apskatām solīšanu. Ar jauniešiem parasti mēs trenējam aizsardzību tādā veidā. Solam sadalījums ar Lēnu, solam daudz, solam ar daudz kļūdām, bet vispār tas, es domāju, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi gan man, gan Lēnai, gan mums kā pārim. Arī pārējiem Latvijas pāriem tas ir vērtīgi. Treniņos ir 7 pāri, bez 6, kas spēlēs arī Mārtiņš, Lorents, Regonu ir, ja tā var teikt, apritē. Lūk, un pāris mačus, ko mēs nospēlējām. Vienā gadījumā ar Neimanu Andersonu mēs spēlējām komandā pret Rumānijas izlasi. To maču mēs vinnējām 14 impiem. Un otrā gadījumā mēs ar vienu poļu pāri, viņam vēl komanda nav noteikta, cīnījāmies pret 2 citiem poļu pāriem, ja trenējot sevi, trenējam arī poļus. To maču mēs mazliet zaudējām ar 6 impiem. Es teiktu tā, ka mēs ar Lenu nospēlējām labi, ne ideāli, jo mums bija divi sadalījumi, ko mēs principā zaudējām. Mēs tieši zaudējām. Bija vairāk plusi, kas nenesa plusus impos, jo mūsu komandas biedri diezgan pavāji tik galā ar savām iespējām. Bet tā ir viņa problēma, mums jādomā par sevi. Lūk, kā parasti tev pāris interesants problēmas. Ja lasīji rakstu, tad tu jau esi gatavs, ja ne, uzliec pauzi. Tātad pirmais ir, viss ir zonā.
Pa labi no tevis atklājas viena kāravu, Ļena atklājās, tā ir poļu kārts, tu jau ir solīšana ar vienu ērcenu, Rubīns kontrē, kas parāda 4 vai 5 spīķus, partners vēl 3 ērcenu, nu, un, lai cits netipiski būtu, Ļena pasaka 4 pīķi. Lūk, kā solīt? Pirmkārt, jāsaprot, šeit ir svarīgi, ko partneri 3 ērcenu apsūta. Tā šobrīd tā, teiksim, pasaules tendence ir tā, var teikt, ka zonā solījums trīs arcani, tā sauktais mikstrējs, tas nav tāds tipiski banāls bloks, pie tam ar arceniem pīķis nobloķēt ir grūti. Vajadzētu būt, ka partnerim ir rupi sakot 6, 9 punkti, četrnieks arcenā un kaut kāds sadalījuma vērtības. Skaidrs ir tas, ka pretiniekam ir 8 vai 9 pīķi. Cik mēs precīzi nezinām, partnerim ir kaut kāds sadalījums, ja vajadzētu būt kaut kādam sadalījumam. Iespējams, ja partnerim ir viens dūls, mums pietiek 5 arceniem, ka uz timpas var iziet. Ja partnerim ir 2 dūši, kas diez vai ir, tad pat šešķirīgs var būt. Skaidrs, ka ir jāsoli ceļš šitādos gadījumos. Tas idejiskais ir tāds, ja sadalījums ir 5, 5 un īsums pretinieku mastā, ir noteikti jāsoli. Šeit es piekrītu pretiniekam, kurš nosolīja pie galda 5 krusti, bet izrādījās tā, ka sadalījumu mēs vinnējam, tad es tev parādīšu visu sadalījumu. Lūk, arī viss solīšana un viss kārts. Pretinieks ar šo te kārtu pateica 5 krusti, spēlē 5 ērceni, bet izrādījās tas, ka vai nu viņiem nav tāds norums, kas ir 3 ērceni, vai spēlētais Sopels domāja, ka viņš parāda kā vājāks kārts vai kā. Tie ir bloķējoši. Principā man nepatīk solījums 3 ērceni, jo pīķos, kas ir potenciāli pretinieku masa, ir pārāk daudz. 4, 4, 3, 2 sadalījums tikai. Nu, es 3 ērceni, es domāju, ka es nesolīju. Ļena izdarīja tādu spēcīgu solījumu pretiniekam grūti, ko darīt. Attiecīgi mēs apstāmies tāda preventīva aizsardzība. Mans kārts bija varbūt mazliet pa šķidru, bet tajā pašā laikā man ir fikts kāravos un ir tie pīķi. Tā kā principā es teiktu tā, ka mēs ar sadalījumu tikām galā, izdarījām maksimāli spiedienu pretiniekam, iegāzām viņu beigās bez vienas, un spēle nav interesanta. Protams, pēc kārau gājiena Ļena paņēma dūzi, atgāja pīķī un sagaidīja savu arcenu dūzi. Vēl viena interesanta lieta, ka neskatoties uz to, ka mēs zonā uzlikām gēmu, mums nav šeit forsējušā pasa situācijas. Redzat, pretinieks spēlē 5 arcenu bez kontras. Lai būtu forsējušā pasa situācija, kādam jāizdara starpsolījums. Un principā tā, ka man ir pats minimums manam solījumam, Ļenai ir pats minimums viņas solījumam. Neskaidri, cik ir tie stiķi aizsardzībā. Nu, ja Ļena iedod kontru, Ļena varbūt var iedot kontru, bet, nu, principā es piekrītu, ka viņi nedod kontru. Es nevaru iedot kontru, man pārāk daudz kārā, viņi neskaidrs, ka mēs vispār varam paņemt tos stiķus. Līdz ar to es domāju, ka principā var teikt tāds godīgs neliels pluss mums. Pie otra galda ļāva spēlēt 4 spīķus, mazliet savādākā solīšana arī neiekontrēja, iekasēja bez 2 un 7 impulsus tajā sadalījumā. Lūk, otrs sadalījums, tātad atkal, ja tu redzēji, lasīji rakstu un jau padomāji, tad tev ir mazliet vieglāk. Ja nē, tad uzliec pauzi, mazliet padomā. Šīs ir manas kārtas, viss ir nezonā, 5. dāma, 3. dūzis, 3. kalvs un 2 mazs. Ļena atklājas 2 kāravu, kas ir ekrani, jeb abi mažori no 5-4 spēku zem atklājuma. Mums parasti tas ir nosacīti konstruktīvi, ka 0 mums nav, 5 arī nav, pas ir alternatīva, ar visiem mēsliem mēs neatklājamies. Ļenai parasti ir Ļena citreiz pat neatklājās, ja viņai ir spēks kaut kur citur. Lūk, ka es varu sagaidīt, ka būs tie 6 punkti, būs pa bildē katrā no mažoriem. Parasti, protams, ir izņēmumi,
bet man biežāk ir nobīts nekā viņai šī atklājumā. Tagad pretinieks ieiet solīšanā 3 kārviem, un ir man jāpieņem lēmums, kas būtu vispareizākais, precīzākais solījums, lai gan mums būtu labi, gan pretiniekam grūti, un mēģināt dabūt plusu. Tātad pirmkārt ir tā atbilde solīt vai nesolīt. Protams, ka ir jāsola, jo mums ir 5 pīķi un vēl pie tam bilde arcenos, kas ir svarīgi. Punkti mums ir maz, visdrīzāk pretiniekam ir games. Ja nav 3 beztrums, tad ir 5 minorā. Un, ja tā sakot, tā precīzi būtu, ja partnerim ir 4 pīķi, mums pietiek, ka mēs esam aizņēmuši 3 pīķi. Ja partnerim ir 5 pīķi, tad noteikti mums vajadzētu būt 4 pīķos. Šī ir lieta, ko es nevaru tādu noskaidrot. Un, tā kā man ir lielāka priekšrocība, es zinu, ka mums ir noteikti fits, iespējams, dubult fits. Attiecīgi, tātad pretiniekam ir noteikti minora fits, varbūt pat 2 fiti minorā. Un partnerim var būt 5-5, partnerim var būt īsums kāravos, dažādi šie iespējamie varianti ir. Vislielāko pretestību uzliek 4 pīķu solījums, nevis 3 pīķu solījums. Atkārtošos, ko jau citreiz esmu teicis, mēs nespēlējam tādu ultra precīzu matemātisku spēli. Uzliekot 4 pīķi, pretiniekam būs grūtāk, 3 pīķi iedod viņam vietu, iespējams, pat 3 beztrums nosolīt. Un šeit sanāk, ka mans 4 pīķu solījums ir gala, pretinieks apsveic mani par drosmi, un te jau aiztaisīšu mazliet, lai var padomāt par izspēli. Pretinieks uzbruka kārā kungu. Ļenai ir tipisks minimums. Formāli punkti ir 8. Krustdāma ir principā nevajadzīga vērtība. Viņi ir iespējams aizsardzībā stiķis, uzbrukumā viņi ir, diemžēl, miskastē metam. Tas, ka pīķi ir tikai 4, ir mazliet varbūt bēdiņi, bet tas ir normāli. Arī simetrija biežāk teiks, jo vairāk mani pīķi, jo drīzāk Lienai būs garāk erceni. Lūk, pretinieks paņem pirmo kāro pārsit un pārslēdzas ar erceni. Šī aizsardzība, viņa no vienas puses ir laba, tādā ziņā, ka Olkai ir iespēja visdrīzāk nosist kaut kādus arcenus, ja partnerim ir arcendūs vai pīģdūs. Tas, kā es lasu šo te kā izspēlētājs jau, ka pēc tā, ka pretinieks pārsit pirmo un uzreiz pārslēdzās manā mastā, nu, tas ir singlets. Līdz ar to tagad man ir svarīgi nelikt dūzi, jo dāma 10 pretinieks pēc tam varētu izgriezt caur sitienu. Es pirmo arcenu laižu līdz karalim un pats uzreiz eju trumpjos. Dūzs izrādās ziemelim, kas ir gaidāms, un viņš attiek trumpjos. Un tā šī jau problēma, vai griezt vai negriezt, te palīgā nāk tā dedukcija pirmajā stiķī, ka es runāju, ka aizsargam ir singlets arcenā. Ja viņam būtu 2 singleti, tad viņam ir ļoti asas vai nu 7 kāra vai 6-5 sadalījums. Iespējams, visdrīzāk viņš nepasāca šo te konturu. Attiecīgi, mans pieņēmums, ka pīķu dalās 2-2, līdz ar to es lieku pīķos kungu, un nedaudz jau mirkli vēlāk man nākas atdot vēl stiķa arcenā un 2 krustus. Līdz ar to sadalījums beidzās ar 8 stiķiem mums, jeb -300. Pie otra galda var redzēt, ka pretinieks var vinēt šlemiku. Pēc mūsu solīšanas viņam nosolīt viņu tuvu pie neiespējami. Lai vinētu šlemiku, gan ir jāizgriež krustdāma, kas atkal pēc šīs solīšanas drīzāk pretinieks netiktu galā. Restīvi, visos gadījumos mūsu darbības nes mums plusu, gan Lienas atklājums, gan mans solījums, gan arī man izspēle jāsaka, ja nes plusu. Impu ziņā tas ir tikai 5 impi, jo
komandas biedri uzliek game, 3 bezstrūms paņem 12 stiķus, bet potenciāli ilgtermiņā visi šie te sadalījumi nes mums plusu. Un, jā, tā ir konvencija, ko mēs lietojam, kas patīk. Un tā. Tā tad es ceru, ka tev patika šie te divi nelielie sadalījumi. Es domāju, ka laika pa laikam es uzrakstīšu tādus mazus rakstīņus, kā iet mūsu komandai, mūsu pārim, ceļšķi gatavoties Eiropas čempionātam. Nu, jau, protams, kā parasti pēc Eiropas čempionāta būs nopietnāka analīze un vairāk sadalījumi. Tā kā ceru, ka tev patika, tiekamies jau kaut kad drīz un atā.